Es atradu rīku, ko neliešu izmanto, lai ģenerētu krāpnieciskās lapas. Tu atver Telegram botu, viņš tev uzdod dažādas jautājumus, tu pēc tam izvēlies, kuru lapu tu gribi kopēt, tur Latvijas pass, DPD, Omnivu, vispārējo, un bēm, tev ir gatava lapa, tev ir jauns domēns, un tu vari to sūtīt savam upurim. Tur var uzģenerēt gan Latvijas pasta lapas kopijas, kuras pēc tam ieliek izziņās un izsūta tūkstošiem cilvēku, ka viņiem it kā nevar nosūtīt paketi, gan arī DPD vai Omnivas lapas, kuras sūta krāpnieki, kuri atbild uz taviem sludinājumiem Facebookā un nosūta it kā DPD lapu, ka tu vari saņemt savu paku un tev tur jāievada karš datu un pēc tam tev novāk naudu. Gan arī dažādas citas lapas. Šī rīka radītāji patur daļu no peļņas un pārējo pārskaita krāpniekiem, kur izmanto šo rīku. Un tā kā šis rīks spēj ģenerēt domēns burtiski sekundžu laikā, tad domēnu bloķēšana ir ļoti apgrūtinoša, un tas ir iemesls, kāpēc dažreiz krāpnieku lapas ir nobloķētas, dažreiz tās nav, jo katrai no šīm krāpnieciskajām lapām ir savs domēns. Un tāpēc mēs šobrīd strādājam pie rīka, kurš spēs atpazīt krāpnieku lapas pēc satura, nevis pēc domēna. Tāpēc seko līdzi, es par to pastāstīšu nākamajos video, un es ceru, ka tu kaut ko iemācījies.